Šodienas video sponsors ir Incognī, par viņiem vairāk pēc brīža. Vai mēs šobrīd dzīvojam trešajā pasaules karā, vai arī mēs vienkārši gaidām, ka tas sāksies? Vai varbūt mēs to varam pilnībā izvairīties? Skatieties, pasaules kari par laimi notiek tik reti, ka mēģināt tos sociālo zinātņu kategorijās ielikt ir bezjēdzīgi. Nākotnē tas būs atkarīgs no sabiedrības, ja sabiedrība vēl pastāvēs, lai izlemtu, kas ir pasaules karš. Varbūt viņi norādīs uz Irānas karu kā tā sākumu. Varbūt viņi par sākumu uzskatīs Krievijas iebrukumu Ukrainā, jo tā bija pirmā fronte. Varbūt viņi ies vēl tālāk un datēs to jau ar Krievijas veikto Krīmas aneksiju. Un tā ir taisnība. Es nerādu šo pašreizējo frontes līniju schēmu tikai tāpēc, ka tas ir interesants vizuālais materiāls, lai gan tas tā arī ir. Es to daru, jo tas atklāja kaut ko svarīgu. Ņemsim piemēram Krieviju. Krievija ir karojuši Ukrainā, saņemot šahed drona tehnoloģijas no Irānas, karavīrus, ko aizdeva Ziemeļkoreja no Ziemeļkorejas, un vēl dažus pasīvākus tirzniecības atbalsta veidus no Ķīnas. Irāna daļa no ienākumiem, kas iegūti pārdodot ieročus Krievijai, ieguldīja savos sev pakļautajos grupējumos, kas ieskauj Izraēlu, palīdzot izraisīt 7. oktobra uzbrukumu. Tad Amerikas Savienotās valstis palielināja militāro palīdzību Izrēlai, lai atbalstītu karu Gazā. Pāris gadus vēlāk, un tad klāt nāk karš Irānā. Krievija atbildēja ar dronu palīdzību Teherānai. Un, riskējot justies kā spēļu automātā, Amerikas Savienotajām valstīm bija vesela virkne arābu sabiedroto, kas atbalstīja cīņu, un tad Ukraina sāka palīdzēt šīm valstīm ar to dronu aizsardzību. Tātad, jā, tā ir pasaule karā. Bet viena lieta, kas neapšaubāmi pārvērsta šo par plaši atzītu pasaules karu, ir skaidri redzama otrā pasaules malā. Ķīnas Tautas Republikas iebrukums Taivānā. Tas vienmēr ir bijis galvenais notikums, un tas nostādīta pasaules divus spēcīgākos militāros spēkus tiešā kaujā vienam pret otru. Tā kā visiem ir ļoti ierobežota uzmanība, šo bažu ir viegli nepamanīt. Taču Ķīnas Tautas Republikas tuvošanās Taivānas teritoriālajiem ūdeņiem ir kļuvusi par ikdienas realitāti tiem, kas dzīvo uz salas. Tas ir arī iemesls, kāpēc valsts drošības speciālisti ir tik noraizējušies par šo situāciju. Un tāpēc atpakaļskaitīšana līdz tam, ko noteikti sauktu par trešo pasaules karu, ir jautājums par to, kad Pekina izlems šķērsot šaurumu. Savukārt mēs pārējām tālāk par vienkāršu jautājumu, kāpēc Ķīnas Tautas Republika varētu to darīt. Tagad mums ir jāvirzās uz priekšu un jāizpēta konkrētāks laika grafiks, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē. Tātad, atlikušo šī video daļu mēs apskatīsim 4 iespējamos scenārijus. Viens ir optimistiskais skatījums. Nekad. Par to varam pateikties kara izmaksām. Tad mēs pievērsīsimies visdrīzākajam kara scenārijam pirms visa šī ar Irānu. Iebrukums tuvāko gadu laikā, ko izraisīs Ķīnas Tautas Republikas demogrāfiskais kritums. Treškārt, mēs kļūsim drosmīgāki un analizēsim, kā Irānas karš varētu pātrināt šos plānus, jo patiesībā visa mūsu diskusija notiek Irānas ēnā. Un visbeidzot, mēs ieskatīsimies dzī nākotnē un redzēsim, kā pilnīgi atšķirīgs mehānisms varētu radīt to pašu gala problēmu. Skaties, dažreiz vienkārši jāatsēžās un jāpasmējās par to, cik maz mums ir kontroles pār šo situāciju. Bet man risinājums šai problēmai ir kontrolēt to, ko es varu. Un viena lieta, ko tu vari kontrolēt, ir tas, cik daudz privātas informācijas par tevi vienkārši atrodas internetā. Te arī iesaistās šodienas video sponsors Incognī. Viņi būs tavs sabiedrotais sarežģītajā datu brokeru tīklā, lai palīdzētu samazināt tavu digitālo pēdu, tādējādi samazinot iespēju, ka kāds varētu tevi izsekot vai izmantot tavu personīgo informāciju, lai ņemtu kredītus tavā vārdā. Un kamēr taviem ienaidniekiem var būt neierobežota sadarbība pret tevi, Incognī piedāvā neierobežotu plānu. Tas ļauj tev iesniegt pielāgotus dzēšanas pieprasījumus, kurus viņi pēc tam apstrādās. Tāpēc atgūsti savus personas datus, dodies uz incognī.com/William Spaniel un izmanto kupona kodu William Spaniel viss vienā vārdā, lai saņemtu 60% atlaidi gada plānam. Un vēlreiz paldies Incognī par šodienas video atbalstīšanu. Labi, būsim optimisti uz brīdi un apspriedīsim, kāpēc mēs varētu pilnībā izvairīties no trešā pasaules kara scenārija. Karš ir dārgs, un ja mēs par to domājam ASV un Ķīnas konfrontācijas kontekstā, mēs iespējams skatāmies uz mērogu, kas nav redzēts kopš pagājušā gadsimta 40. gadiem.
Galvenais strīda jautājums ir Taivānas suverenitātes līmenis. Ideālajā pasaulē Taivāna vēlētos brīvi paust sevi. Ķīnas Tautas Republikas ideālajā pasaulē Taivāna vienkārši būtu kontinentālās daļas piekrastes province. Mēs izmantosim salas garumu kā Taivānas neatkarības mērauklu. Jo augstāka līnija, jo laimīgāka ir Taibei. Ja Pekīna kādreiz nolems iebrukt, pastāv zināma iespēja, ka plāns izdosies un Ķīnas Tautas Republika sasniegs savu mērķi. Un pastāv zināma iespēja, ka plāns izgāzīsies un Taivāna darīs kā vēlas, zinot, ka Pekina vairs nespēja neko pret to iesākt. Vidēji ņemot, šīs iespējas, kā arī dažādas iespējamās strupceļa situācijas, kas varētu rasties, iegūstam vidējo rezultātu, kas hipotētiski izskatās šādi. Es to novietoju tieši centrā, jo vizuāli man ir vieglāk izdarīt pārējo. Bet atcerieties, ka šeit būs jāmaksā augsta cilvēciskā cena. Turklāt milzīgas finansiālas izmaksas, jo pusvadītāju ražošanas beigas iznīcina globālās piegādes ķēdes. Turklāt tas būs politiska problēma Pekinai visu to vecāku dēļ, kuru vienīgais bērns gāja bojā kara laikā. Jums pat nav jāņem vērā kodolieroču aspekts, lai viss šis pārvērstos par milzīgu katastrofu. Ja mēs šos upurus pielīdzinām Pekinas vērtībai kontrolēt Taivānu, tad telpa starp balto un sarkano līniju parāda, kā galvaspilsēta internalizē kara izmaksas. Tas padara burtisko sarkano līniju par pārnestā nozīmē sarkano līniju sarunās. Ja Taivāna kādreiz noteiktu neatkarības politiku augstāk par to, Ķīnas Tautas Republika uzskatītu karu par pievilcīgāku iespēju nekā ļaut tam kļūt par jauno normu. Tikmēr attiecībā uz Taivānu tas pats darbojas arī pretējā virzienā. Taibei nepieļautu, ka Pekina izveido situāciju, kurā tās faktiskā neatkarība samazinās zem šīs robežas. Lieliskā lieta par šīm izmaksām ir tā, ka tās mudina puses meklēt risinājumu bez kara. Un patiešām tas arī notiek praksē, vai vismaz līdz šim tā ir bijis. Taivāna darbojas kā faktiski neatkarīga valsts, taču ir piesardzīga, lai nepārsniegtu robežu un neizraisītu karu no Pekinas puses. Un ja tas būtu viss, par ko mums būtu jāuztraucas, vai arī ja kara izmaksas būtu pilnīgi ārkārtējas, mēs varētu atviegloti uzelpot. Piemēram, Taipejā nav kara. Diemžēl ir vēl vairāk lietu, par kurām mums jāuztraucas. Pat pirms kaut kas notika Irānā, Nacionālās drošības aprindas bija ļoti noraizējusies par to, kas varētu notikt pēc dažiem gadiem. Lai sniegtu jums īso šī stāsta versiju, nevis to 90 minūšu garo, ko mēs jau reiz esam izstāstījuši, Ķīnas Tautas Republikas viena bērna politika bija mazliet pārāk efektīva, un tagad kontinentālā daļa saskaras ar demogrāfijas krīzi. Laiks, kad iebrukums vēl varētu būt iespējams, strauji izzūd. Tātad, saskaņā ar šo teoriju, karam jānotiek vai nu drīz, vai arī nekad. Tas izjauktu iepriekšējo mierinošo secinājumu, pieņemot, ka vara laika gaitā mainās. Šādas izmaiņas var atsvērt izmaksu aprēķinus, ja kontinentālās daļas vara tik ļoti samazināsies, ka Ķīnas Tautas Republika šodien, pat ņemot vērā izmaksas, var iegūt vairāk nekā tā jebkad varētu iegūt nākotnē. Pekīna ir labi informēta par šo bažu. Daudzus gadus atpakaļ viņa noteica 2027. gadu kā termiņu, līdz kuram Tautas atbrīvošanas armijai jābūt gatavai iebrukumam. Bieži vien tas tiek sajaukts ar kodificētu plānu reālam iebrukumam, kas tā nav. Un jaunākie izlūkošanas ziņojumi liecina, ka iebrukums būs jāatliek par pāris gadiem. Pamatproblēma ir tā, ka jums ir vajadzīgi desanta kuģi, lai patiešām izsēstos Taivānā. Uz 2025. gada novembri Tautas atbrīvošanas armijai bija kapacitāte pārvadāt tikai apmēram 20 000 karavīru. Aplēses par spēku skaitu, kas nepieciešams veiksmīgai iebrukuma operācijai, svārstās no 300 000 līdz 1 miljonam. Pekīna cenšas šo problēmu novērst. Patiesi, Ķīnas Tautas Republikā tagad veido aptuveni 53% no pasaules kuģu būves jaudas. Tādējādi Tautas atbrīvošanas armijas jūras spēku plāns ir vērot, kā Amerikas Savienotās valstis izsmeļ sevi Irānā, uzbūvēt pietiekami daudz kuģu un tad iebrukt, pirms Ķīnas demogrāfija pilnībā sabrūk. Protams, tas būtu labas ziņas salīdzinot ar trešo variantu – iebrukumu šogad. Par laimi, šī ir vismazāk ticamā iespēja. Bet apskatīsim, kas vēl būtu jānotiek, lai tas piepildītos. Būtībā tas prasītu milzīgu izlūkošanas kļūdu no Savienoto valstu puses.
Tas, ko es tikko apspriedu par desanta kuģiem, būtu jāizrādās nepareizi. Tiek būvēti vēl vairāk, un Pekina ir gatava pārņemt civilos kuģus, lai paveiktu darbu līdz galam. Pievienojiet sarakstam vēl izlūkošanas kļūdas par kontinentālās Ķīnas raķešu spēkiem, kas cieš no korupcijas problēmām. Un runājot par korupciju, pievienojiet arī korupcijas apsūdzības, jeb par korupciju maskētas tīrīšanas, ko šī uzsāka pret augstākajiem militāriem līderiem. Varbūt tas viss nemaz nav tik nopietni, neskatoties uz to, ka pats cilvēks, kuram bija uzticēts reformēt korumpētās raķešu spēkus, tika atstādināts korupcijas dēļ. Smieklīgi, bet tieši tas pats notika arī ar to cilvēku, kuru Kremlis iecēla, lai cīnītos pret korupciju Krievijas bruņotajos spēkos pēc Gruzijas kara. Jebkurā gadījumā iemesls, kāpēc Ķīnas Tautas Republika varētu vēlēties pasteikties ar šo darbu, ir Irānas karš. ASV ieroču krājumi jau pirms gaisa kampaņas sākuma bija zemi, un tagad tie ir vēl zemāki. Kongress piešķirs līdzekļus, lai izveidotu krājumus, kas pārsniedz pirmskara līmeni. Bet tas prasa laiku. Pekīna varētu dot priekšroku nepilnīgi sagatavotai invāzijai, ja tai pretī stāsies vēl vājāka aizsardzība. Ja šāda patiešām ir Pekinas domāšana, mēs varam vēl vairāk sašaurināt iespējamo laika grafiku. Laikapstākļi Taivānas šaurumā mēdz būt briesmīgi. Migla, musoni un nemierīgi ūdeņi var nopietni traucēt jebkādu desanta spēku. Vienīgie mēneši ar relatīvu mieru ir aprīlis, maijs, oktobris un novembris. Aprīļa un maija periods Pekinai nedod pietiekami daudz laika, lai sagatavotu operāciju. Tas nozīmē, ka oktobris un novembris ir mēneši, kuriem šogad jāpievērš uzmanība. Šeit jāatzīmē viena lieta. Plaši tiek uzskatīts, ka daļa no ASV vēlmes uzsākt karu ar Irānu bija vēlme vēlāk atņemt Teherānai spēju pretoties. Galu galā, karš divās frontēs būtu liela problēma, ja Ķīnas Tautas Republika jebkad šķērsotu šaurumu. Fakts, ka Amerikas Savienotās valstis izvēlējās to darīt, ir signāls, ka privātā informācija, kas cirkulē Vašingtonā, liecina, Ķīnas Tautas Republika noteikti nav tuvu tam, lai būtu gatava. Tādējādi šis bija īstais brīdis Amerikas Savienotajām valstīm uzbrukt Irānai, ja uzskatīja, ka Irāna patiešām ir apgrūtinājums. Šī izlūkošanas informācija varētu būt kļūdaina, un ASV zaudējumi varētu likt tai kļūt kļūdainai, taču vismaz pirms dažiem mēnešiem, acīm redzot, tā nebija ASV novērtējuma daļa. Visbeidzot, pastāv iespēja, ka tas viss notiks nākamajā desmitgadē. Varbūt tādējādi izdosies izvairīties no Trešā pasaules kara apzīmējuma, vai arī Kremlis izmantos iespēju iebrukt Eiropā. Galu galā līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām būs pagājis pietiekami daudz laika. Kremlis būs pārraudzījis atkārtotu ieguldījumu Krievijas bruņotajos spēkos, un viņi liks likmi uz to, ka viņu pieredze Ukrainā ļaus viņiem dominēt pār jebkuriem Eiropas armijām, kas mēģinās stāties viņiem ceļā. Atgriežoties Klusajā okeānā, šoreiz problēma ir daudz niansētāka. Ķīnas Tautas Republika ļauj demografiskajām pārmaiņām notikt neiebrūkot. Tomēr pa to laiku pusvadītāju ražošana pārceļas uz otru Klusā okeāna pusi. Tas patiesībā jau notiek. Taivānas pusvadītāju ražošanas uzņēmums veido filiāli Arizonā. Šajā hipotētiskajā nākotnē Amerikas Savienotās valstis vairs nav atkarīgas no Taivānas izdzīvošanas, lai iegūtu augstākās klases mikroshēmas. Tā kā ekonomiskā savstarpējā atkarība vairs nav tik nozīmīga, Ķīna īsteno fait accompli, vienkārši kādu dienu pārvietojas uz salu, sniedzot maz paskaidrojumu. Lai vilktu paralēles, tā būtu futūristiska Krimas aneksijas versija. Ir viena neliela problēma. Nākamais ASV prezidents patiesi vēlas aizsargāt Taivānu, neatkarīgi no jebkādām ekonomiskām bažām par pusvadītājiem. Pekīna kļūdaini novērtēja Vašingtonas apņēmību cīnīties, un tāpēc beigās tik un tā izceļas karš. Šis scenārijs ļoti labi atbilstu Ķīnas Tautas Republikas ilgstošajam darbības stilam. Nedarīja neko, kas varētu satricināt situāciju, un tad, kad pienāks īstais brīdis, izmanto izdevību savā labā. Un Ķīnas izlūkdienesti iespējams patiešām varētu būt pareizi, ja vienaldzīgs prezidents izvēlas neiejaukties, un abas puses izvairās no Trešā pasaules kara. Taivāna pazūd no kartes, bet acīm redzot tā ir salas problēma, nevis Amerikas Savienoto valstu. Vai arī mēs nonākam konfliktā, jo Ķīnas izlūkdienesti kļūdījās? Bet tādi kļūdaini aprēķini taču nekad negadās, vai ne? Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Kara izmaksām vajadzētu dot pamatu pieņēmumam, ka Ķīnas Tautas Republika un Taivāna var izvairīties no dārga kara savā starpā.
Diemžēl mainīgā varas dinamika ir likusi daudziem novērotājiem uztraukties, ka iebrukums varētu būt neizbēgams pēc dažiem gadiem. Pastāv iespēja, ka Irānas karš varētu pātrināt šos plānus. Vai arī Pekina nogaidīs, pēc 10 gadiem mēģinās iebrukt un cerēs, ka Amerikas Savienotajām valstīm vairs nerūpēs Taivāna tik ļoti, lai nāktu salai palīgā. Paldies Ohio Universitātes cilvēkiem, kuriem nācās izturēt šī video melnrakstu. Viņiem ir skaists universitātes pilsētiņa. Un vēlreiz paldies Incogni par šīs dienas video sponsorēšanu. Dodieties uz incogni.com/William Spaniel, lai iegūtu lielisku piedāvājumu un pasargātu sevi. Ja jums patika šīs dienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un es jūs redzēšu nākamreiz. Sargiet sevi!